Nāc šurp! Bērniņi! Võtame ritta, mida rohkem. Meil on laiad õlad, seda pigem. Labdien visi! Esiet sveicināti šodien Sadraudzības vasaras sporta spēlēs. Tervitus on suve sõpru võistluseks Eesti ja Ivku. Mõisaküla lapsed ja Ivku lapsed. Ar šīm sporta spēlēm gribam veicināt veselīgu dzīvesveidus jauniešu vidū. Tahame, las lapsed kasvavad terved ja tugevad, sellepärast on iga aasta vaja. Kā arī aktivizēt jauniešu kontaktus starp Pipiķu un Mozikļuvas jauniešiem. Tuleb sõpru koos, nagu sõbrad tuttavad teistega. Un gribu iepazīstināt, šodien mums ir divas burvīgas dāmas, kas būs gan tiesneses, gan disciplīnu un atrakciju vadītājs, Nora Upītē un Juta Alkavas. Ja ne. Tā kā sievīšu godā. Un meitenes arī izstāstīs darba kārtību, jo tas nolikums, kas bišķiņ pamainīsies disciplīnu kārtībās un vispārējais. Ja tüdrukud siis seletab, kuidas see võistlus nüüd hakkab. Nu kā, un meitenes izstāstīs, kāds sasniegums. Šodien mēs noskaidrosim atraktīvākos jauniešus 8 disciplīnās. Tuleb 8 disciplīnis, kes on tugevamad. Tātad sāksim ar tvieļu bolu, kur piedalīsies 6 cilvēki, proti 3 puši un 3 meitenes vienā komandā. Hakkab kätteretüku pool. 3 poisid ja 3 tüdrukut, kes on tugevad. Tad otrā disciplīna būs tautas bumba, kur būs atsevišķi gan pušiem, gan meitenēm, un būs komandā 5 spēlētāji. Rahvaste pall, ma aitan tõlkida, jah. 5 osavõtjad on. Tālāk būs futbols, kas arī atsevišķi būs gan pušiem, gan meitenēm, arī 5 spēlētāji. Jalgpall, eraldi naised või tüdrukud ja poisid, 5-liikmeline võistkond. Tālāk būs virves vilkšana. Köievedu. Arī atsevišķi, gan pušiem, gan meitenēm ar 5 dalībniekiem. Eraldi, nii poisid kui tüdrukud, 5 võistkond. Tālāk būs autovilkšana, kur piedalīsies 6 cilvēki, 3 puiši, 3 meitenes. Edaspidi auto tõmbamine, kus on 3 ja 3. Tālāk būs atrakcija ar nosaukumu Labaniķa strič, kur arī piedalīsies 6 cilvēki. No vot tagades selles grūtības. No hankeli valvots. Kuidas no... Labaniķa strič. Tas ir vienkārši tad Jautrības. No midagi hästi lõbusat. Et see, mis tuleb, see on praegu veel nii saladus, jah. Hüppe ja tagurpidi hüppamist. Arī 6 cilvēki. Un noslēgsim dienu ar jautrības stafeti, kur arī piedalīsies 6 cilvēki. Ja siis lõpus on siis teatejooks, see on nagu hästi lõbus teatejooks, kus osavõtavad 6 osavõtjad. Tad novēlam jums jauku un patīkamu dienu. Ir kādā, jā, lai nav tā kā viss.